Šoreiz atrast piedzīvojumā komandas mērķis ir doties lejup pa Līgatnes upi līdz tās ietekai Gaujā. Pamata grupas sastāvam šajā reizē pievienojās Edgars, Jānis un Kaspars. Pārgājiens sākās it kā šķietam tuvu pie upes iztekas, tomēr atrast to bija krietni grūtāk nekā sākumā plānots. Mēs tagad ejam uz Līgatnes upes sākumu, kas sāks Mežolas Paugrainē, Mežēka ezeros. Tagad dodamies meklēt tos ezers, kur sākās pat upe. Īsti zināms nav, kur atrodās, bet liekas, ka ejam pareizajā virzienā. Atradīsim to un tad gar Līgatnes upīt bridīsim uz Gaujas puslēnu. Un daudz zvēru pēdas jau redzam. Liekas, ka viņi tepatās ir bijuši pirms kādu brītiņu. Mēs esam viņus vienkārši aizbaidījuši. Nevaram atrast ezeru. Likās, ka tas iepriekšējais tur bija, bet tas izstījās pēc aplūdušas pļavas. Paiesim vēl pēc pļavas. Pēc ilgākas maldīšanās purvainajos mežos un pļavās, kaut kādas upes aprises tomēr tiek atrastas, un lai arī ar nokavēšanos, tomēr ceļš var sākties. Bet, kur ir ūdens, tur ir bebri, bebru dambji un slideni koki. Nav ilgi jāgaida līdz pirmajam kritienam ūdenī, kurš šoreiz, diemžēl, paliek ārpus kadra. Gāja pāri upītei. Uzkāpu uz sprungulīšu slidēm, pasīdēju kājiņu un rezultāts ir viena kājiņa slapa. Kājiņa, sprungulīts, upīte. Tāds mīlīgs kritieniņš būs sanācis. Bet par spīti tam ceļš turpinās, tomēr kā izrādās pa apli vien. Mēs esam gājuši apmēram 2 stundas. Un kā izrādās, mēs esam gājuši pa apli gandrīz. Vispirms mēs atradām upes sākumu un izrādījās, ka mēs jāiet ir atpakaļ. Un tagad ir tā, ka mēs atvēlkam mazliet elpu, mēs esam šķēršojuši neskaitāmas upītes pa bebru dambjiem un ne tikai. Mēs bišķi atvilksim elpu, apēdīsim pa konfliktē, iedzersim kādu tēju, steigtas, kafiju un centīsimies nelīst vairs tik ļoti brīkšņos, jo mums ir dienas gaišā laika atliktas vairs tikai 4 stundas, 12 jau. Pēc atpūtas komanda turpināja ceļu un uzdūrās kādai pagājušajos gadsimtos būvētai ēkai un pagrabam. Sagrūšās sienas un āķi, kas rēgojās no griestiem, neradīja diezko omulīgas sajūtas. Taču ne jau pēc tām atrasta piedzīvojumā komanda bija devusies šajā pārgājienā. Kas un kādēļ tik purvainā vietā bija būvējis māju, noskaidrot diemžēl neizdevās. Lēnām sāka satumst, bet pārgājiena maršruts vēl joprojām veda pa purviem, mežiem un aplūdušām pļavām. Tagad mēs pa baigiem brikšņiem brienam. Paiet bišķiņu reiz, kāds apstājās, viss apstājās. Un grūti. Sāk kājas sāpēt arī bišķiņu. Bet ies cik ilgi, kamēr varēs noiet. Kamēr jaunie dalībnieki cīnījās ar purvu un mežu biezokņiem, pieredzējušākie izvirzījās gabaliņu priekšā un pagūp pastāstīt to, kā ideja par pārgājieniem radusies. Zini, kā vispār viss tas sākās? Ļoti līdzīgā kompānijā, kā mēs esam tagad. Mēs vērojām 18. novembrī salūtu. Pēc tam mēs gribējām kaut kur pasēdēt, pačilot. Nevarējām atrast
vecīgā neviena vādzīga vieta. Un sākām tradīciju, ka 18. novembrī gājām uz kino pēc salūta. Un nevis uz šādu tādu kino, bet uz vismuļķīgāko filmu, ko vispār var tajā brīdī kinoteātrī redzēt. Burkāns. Jā, bija sižeta filma par slepkava vai izmeklētājs vai kas, un viņš visu laiku grauza burkāns. Nav svarīgi, par ko bija filma. Viņa bija sižeta, un viņš visu laiku galvenais varonis grauza burkānu. Un filma ar to sākās, ka viņš nokož burkānu. Nākamā gadā nolēmām, ka pietiek. Pirmais bija... No 18. novembra bija Nu, jaunajiem ugunskristības pamatīgs. Šitāds offroads, bezceļš, dūbni. Tuvojoties krēslai, komandas priekšā pavarās kārtējais purvs, no kura tā īsti izeju parādīt nav spējīgs pat GPS. Cerības laicīgi ierīkot naktsmītni lēnām sāk izgaist. Meklējam nakts guļas vietu. Mums galīgi neveicās, mēs ejam pa tādu purvainu pļavu, kur ir apmēram 1 solis uz priekšu, 2 atpakaļ. Viss ir slapš. Viss ir, jā, forši, viss slikti. Tomēr pateicoties veiksmei, intuīcijai un spējai saglabāt mieru, komanda tiek ārā no purva un nolemj nakti pārlaist nedaudz nostāk no upes kādā cirsmā. Tur arī tiek gatavotas vakariņas, atvēlēts laiks sarunām un nedaudz humoram. Ir vakariņu laiks. Vakariņās kartupeļu biezputra ar gaļu. Visi saguruši, atpūšās. Diena bijusi diezgan pasmaga. Mēs ejam par godu Latvijas dzimšanas dienai. 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta Latvijas republika. To mēs arī atzīmējam. Kaut kā tā apzinām Latvijas visādas stūrus. Esam gājuši arī pa ārzemēm, bet, protams, ar gaisā paceltiem karogiem Latvijas. Un lai visi zina, ka mums ir svētki. Šitas te ir tāds no 18. novembra pārgājieniem. Liekas, ka īstenībā pat viens no grūtākajiem, kas mums ir bijis. Visgrūtākais bija laikam tumsā iet pa purvu. Nav nekāda prieka. Zārs tiši pa seju. Superīgi. Vēlreiz. Pastāstīšu visu, kā tas ir īstenībā. Purvs nav tas, kas man biedēja īpaši. Man ir tā. Varbūt negribas saslapināt kājas, bet ja nu kas, var iet purvā. Es nakšņoju purvā, es palicis viens purvā. Kādreiz būdams maziņš mēģināju nopelnīt naudiņas, lasīt dzērvenes, palasīju pārāk ilgi un netiku vairs no purvā ārā. Pārnakšņoju purvā, no rīta aizgāju mājās, tur gan man neviens neticēja, ka es esmu bijis purvā. Man teica, ka es neko neesot izdarījis, spaiņas pazaudējis, dzērvenes nesalasījis, dabūju pa galvu, mājas arests. Bet, kad atradās spaiņi, tad man noticēja un viss bija kārtībā, tāpēc nebiedēja man mešs, nebiedēja man purvu. Ēdiens, jā? Ēdiens. Tušonka tur izslavētākā. Kolēģi jau teica, izslavētākā tušonka. Labi ir tas, kad vienkārši mēs izsēžamies svešā vietā, mēs ieejam mežā un ar to arī mēs sākam. Mēs neviens no mums nezina, kur ir šī izteka, kur šī upe sākās. Vispār upes garums esot 34 kilometri, bet nogājuši mums šodien izdevās noiet 19 vai 20 kilometri. Apmēram brīdien ar jauniem spēkiem dodamies tālāk.
naktī termometra stabiņš noslīdēja līdz +1 grādam. Taču pēc tik nogurdinošas dienas nevienam dalībniekam miegu tas netraucēja. Pēc auzbārstu putras un rīta tējas komanda devās atpakaļ uz upi, lai turpinātu ceļu. Nodarbojamies ar pieaugušo spēlītēm, ko sauc par geocaching. Apslēptas mantas meklēšana. Priekš tiem, kas bērnībā nav gana daudz atraduši paslēptas bagātību. Internetā ir atstātas koordināts, kur atrodās apslēptais punkts. Pēc tam tad un apraksta var atrast tādu cita spēles dalībnieka apslēpto bagātību konteineru. Tātad otrās dienas uzdevums ir skaidrs. Nonākt līdz Gaujai, pa ceļam atrodot geokešus un izbaudīt Līgatnes upi, kas nu jau beidzot tiešām izskatās pēc upes. Taču geokeši nav vienīgais atradums ceļā, tā kā Līgatnes upe tek cauri Vienkoču parkam, arī tur bez interesantiem atradumiem neiztikt. Mēs esam atraduši ļoti saudabīgu objektu, ko sauc par Sibīrijas hauzīti. Tā sastāv no bedres un 3 kokiem. Viens koks, uz kura pakārt jaku, otrs koks, pie kura pieturēties, un 3. koks, ar ko atgaiņāt vilkus. Ja nu gadījumā 3. koka tuvumā nav, tas nozīmē, ka kāds jau pa mežu gaiņā vilkus. Lai arī cik jauka nebūtu Vienkoču parkā, ceļš ir jāturpina, jo galu galā taču ir jānonāk līdz Gaujai. Uzgājām bebru alu. Kāds gan nav mazums, kāds ir daudz, bet nu, te viņi tā ļoti labi redzam. Diezgan tuvu pie apdzīvotām vietām. Bīstams tās bebru alas ar to, ka dejot gar upi, ļoti vienkārši var uzkāpt uz bebru alus, kur iet apakšā, iebrukt iekšā, salauzt kāju potīgi. Kā no tā izvairīties, vienkārši skatīties, vai tuvumā nav tādas te taciņi. Un tas arī viss. Uzdaroties vēl pāris bebru veikumiem, pāris reizes šķērsojot upi pa dabas un bebru veidotiem tiltiem, nonākam arī Ķempju dzirnavās, kuras darbojušās līdz pagājušā gadsimta 50. gadiem, bet šobrīd gan tur diemžēl pavarās diezgan bēdīgs skats. Ļoti fantastiski skaistā vietā atrodas dzirnavas, kas nu jau ir sen pamestas. Un šeit mums ir paredzēts atrast vienu geokešu. Un šejienē mēs nācām diezgan smagu ceļu, un vienu brīdi ejot gar kreiso krastu, mēs nolēmām, ka upi šķērsosim un pārcelsimies otrā krastā, jo šis krasts izskatījās vieglāk ejams. Visi izņemot Jāni, pārcēlāmies pāri, tiklīdz mēs bijām pāri, tā konstatējām faktu, ka tas krasts izskatās labāks, kurā tu neesi. Tā kā visi ir pamatīgi saguruši, atvilksim mazliet elpu un mēģināsim pēc brīža doties tālāk. Ķempju dzirnavu geokešs, lai arī ļoti viltīgi paslēpts, tomēr tika atrasts. Lai arī kā tas tomēr paņēma pietiekoši daudz laika un ārā jau sāka satumst. Noejot vēl dažus kilometrus pa tumsu, komanda diemžēl saprot, ka šoreiz līdz Gaujai nenonāks. Diemžēl vai par laimi, pārgājiens ir pēdies gar upi. Jo ir iestājusies jau tumsa, un šeit ir pārāk liels slīpums, pārāk liela briča, lai strādās tumsā turpināt ceļu līdz Gaujai. Līdz Gaujai nav tālu, 8 kilometrus, bet to mēs atstāsim kādai citai reizei. Atrasta piedzīvojumā komanda atvadās līdz nākamajai reizei, kad atkal dosies kādā jaunā pārgājienā, lai atrastu interesantas un aizraujošas lietas.